Suntažu pagasts pat tiešām var lepoties ar bagātu vēsturi. Nu, kā piemēram Suntažu Mūižas pils, ar kuru saistās daudz interesantu stāstu. Tas vārdiņš Suntaži, tas ir pirmais stāsts, kas man ļoti patīk. Tā ir tāda teika īstenībā par to, kā pats bīskaps Alberts, esot 1223. gadā, šajā vietā licis uzbūvēt pirmo pili, kas ir, protams, bijusi no koka. Tā diez vai bija šāda skaista pils, bet no vietējiem iedzīvotājiem esot vārds Rīgas būvniecībai Sūnas un Tāsis. Nu, ja mēs saliekam šos divus vārdus kopā, Sūnas un Tāsis, nu tad mēs esam Sūnu tāši suntažnieki. Tāds ir pirmais stāsts par suntažiem. Mēs atrodamies pils vecākajā daļā. Nu, tiešām vecākajā daļā, tieši no šīs telpas, iespējams ir slepenā eja, kura dodās uz dīķīti, pēc tam no dīķīša uz upi, mazo juglu, un no mazās juglas izeja esot baznīcā. Baznīcā izeja nav atrasta, bet ir tāds stāsts, tad, kad mums būvēja jauno tiltu, tad šo vienu izeju gan atrada ar ķiegeļiem izbūrētu. Tā kā leģendai ir arī sava taisnība. Tepat gandrīz ap pils stūri atrodas Latvijas 3. lielākais baznīcas zvans Suntažu evaņģēliski-luteriskās baznīcas pašā Smailē. 801 gadu atpakaļ šeit notika pirmais dievkalpojums. Draudzes svētkos es iesvētu jauniegādāto tērauda 1,4 tonnas smago zvanu. Zvanam ir laba skaņa, un to labā laikā var sadzirdēt 15 kilometru attālumā. Tas ir pārbaudīts. Pieminot Suntažu luterāņu baznīcu, noteikti jāpiemina arī Millija pakalne. Tieši viņa bijusi tā, kura nevien šo vietu nosargāja, bet padarīja to par vienu no Suntažu pagasta simboliem. Viens no interesantākajiem veidojumiem Ogres novadā arī atrodas tepat Suntažu pagastā – Ķoderu pilskalns, saukts arī par Lielā vīra gultu. Šī arheoloģiskā vieta aprakstīta jau 1592. gadā un var tikt uzskatīta par pirmo plašākā aprakstā minēto arheoloģisko vietu visā Latvijā. Par šo vietu arī vēsta kāda aizraujoša leģenda. Bijuši divi virsaiši, Kaipe un Upe, šim pilskalnam. Un pilssargs saucās Unka. Pilssargs sēž eglē, redz, ka nāk vācu krustnešu uzbrukumā, viņš taurē pils iedzīvotājiem padod ziņu, bet lejā nekāpj, vācieši nocērti egli, pilssargu nogalina. Precīzi tālaus taurētāji teikti. Pierakstīts jau 16. gadsimtā, un ir doma, ka Blaumanis viņu ir paņēmis šeit. Braucot no Rīgas uz Ērgļiem, apmēram pusceļā esam. Blaumanis piestāja krogā, paklausās, laba teika. Nu, pārcēl uz tālau, lai smukāk izklausās, bet īstenībā tas viss noticis šeit, jā. Suntažu pagasta iedzīvotājos vēl aizvien ir jūtams seno jersikiešu cīņas spars un mīlestība pret savu pili, ko tie rūpīgi sargā vēl šo baldienu. Brauciet ciemos un apskatiet!